Sveiki, Zēģim skatītāji! Mani sauc Raimonds Liepiņš, es nodarbojos ar armreslingu. Šodien Zēģims filmē manu treniņu gatavojoties pasaules čempionātu armreslingā, kas notiks Polijā no 2. līdz 9. septembrim. Šodien tā kā treniņā man bija paredzēts vairāk biceps, jeb armreslingā mēs to saucam pa leņķi. Tātad es sāku ar iesildīšanos, man patīk izmantot bāzes vingrinājumus, un šodien bija pietupieni. Izpildīju 5x5, svara nav liela. Kājas armreslingā, kā zināt, nav ļoti svarīgas, tāpēc tā arī bija. Kā nākamo iesildošais man bija pievilkšanās apakštvērienā, lai es iesildītu spārnu un muguras muskultūru, arī rokas vairāk. Tad mēs sākām treniņu ar smagais, tā teikt, leņķis pret soli 90 grādos. To es izpildīju 5x5 un katru roku, kā redzat, izpildu savādāk. Jo atkarīgs no cīņas stila, tātad kreisā roka man ir vairāk patīk iet caur augšu, tad es viņu hanteli turēju arī vertikāli, un ar labo roku man patīk iet caur āķi, un tad ir lielāks slodzes biceps, tāpēc es arī hanteli turu vertikāli, horizontāli. Tur es aizgāju diezgan lieliem svariem, šodien bija 45,5 kg. Tas tā, strādājot uz maksimālo. Kā nākamais vingrinājums bija, es izmantoju bloku un lielo rokturu, armreslinga rokturu, ar ko mēs taisam lielāko daļu no vingrinājumiem, pie bloka. Šo es izpildīju 4 piegājienus pa 6 līdz 8 reizēm. Svars nebija pārāk liels, man liekas, jo, ja roka būtu, tā teikt, kaut kur atbalstīta, tas svars būtu lielāks, bet tā kā ir ķermenim jāsatur, un man pašam svars nav diezko lielāks par 74 kg, tad ar 63,5 likās tīri grūti noturēt. Kā nākamais bija tas, ko mēs armreslingā saucam par izcelšanu, šaurā leņķī. Tātad es pietuvinu augšdalumu ar apakšdalumu maksimāli tuvu, un neatlaižot leņķi, strādājot uz muskuļu sasmaidzinājumu, izceļu svarus. Tātad atkal katra roka strādā savādāk. Kreisajā rokā ir caur plaukstu, spāri īkšķim, lai, tā teikt, ieslēgtu pronāciju, lai plaukstu visu laiku noturētu savu stāvokli, un labā roka ir uz bicepsa vairāk, iet taisni pāri plaukstam. Un šis ir ļoti smags vingrinājums un vairāk paredzēts arī saišu nostiprināšanai, jo ļoti liels slodzi iet gan uz saitēm, gan uz locītēm. Kā nākamo es ņēmu leņķi blokā ar jostu, judo jostu mēs izmantojam armreslingā pāri pirkstiem. 90 grādu leņķī. Gājiens ir ļoti mazs, jo es strādāju tieši uz leņķi, es necenšos kustināt elponu, cenšos maksimāli noturēt elponu vienā pozīcijā. Šis ir vairāk, šis bija uz 15 reizēm, 3 piegājieni, tas tā kā neliela atslodze, lai asins vairāk ieplūstu. Varēja jau taisīt arī pilnu kustību, bet man patīk 90, kā strādā 90 grādu leņķī, jo tas, kā zināt, armreslingā ir pats svarīgākais. Kā nākamo mēs ņēmu šauro spiešanu. Man ir šodien salikts biceps un triceps kopā, lai es tā kā visu roku paņemtu vienā treniņā. Tur es aizgāju līdz kaut kādi 120 kg, arī strādāju 5x5. Pēc tam bija atspiešanās uz bumbām, sfērām, 4 piegājieni pa 20 reizēm, ļoti mazas pauzes, minūte, varbūt mazāk pat, lai visās locītavās, visās saites būtu apasiņots maksimāli. Bumbas, jeb sfēras izmantoju tāpēc, ka tas palielina slodzi uz locītavu tieši apakšdalumā un uz kulakiem es to izpildu. Tad ieslēdzas vairāk muskuļi, tu trenē roku atspiežoties, jo parasti to nedara. Parasti tu trenē tikai krūšu vai triceps muskultūru vai plecus. Tad šeit arī roka vairāk. Tālāk ņēmām armreslinga galdu, pie bloka izpildījām vienu no armreslinga galvenajiem vingrinājumiem, kas ir sāns. Atkal citās sportos sāns ir kaut kas cits, armreslingā sāns tieši šī kustība, kad ķermeni noliecies sānus, noturot vienu leņķi. Es jau
Šeit bija arī liela svari, izpildīja 6 piegājienus, pirmie 3 pa 8, nākamie 3 pa 6 reizēm. Aizgāja līdz, cik mums blokā bija maksimāli iespējams, tie bija 91 kg pēdējos 2 piegājienos. Neveicu plaukstas fleksiju, noturēju plaukstu iegrieztā stāvoklī, jo apakšdāms šodien man nav tas mērķis trenēt, šodien bija tieši vairāk tas sāns. Par izpildījumu es speciāli liku elponi vairāk paliknim uz priekšu, lai simulētu tā kā cīņas sākumu. Parasti cīņā elponi aizvelk nedaudz tālāk, bet šoreiz liku priekšā, lai būtu nedaudz savādāk pieeja, varbūt muskuli savādāk pastrādāt. Un kā noslēdzošo apakšdāmu fleksiju ar hanteli. Šeit aizgāja līdz 31 kg pa 20 reizēm, tas tik tā atslodzē, vairāk vai mazāk. Tātad pa treniņu tas arī viss mums. Šis man ir sanāk jau kaut kāda 7. gatavošanās nedēļa, un vairāk vai mazāk es pārēju tikai uz maksimālo izpildījumu. Tas nozīmē ļoti liels slodzi ir uz locītavām, ļoti liels slodzi ir uz saitēm. Ir vajadzīgs daudz laika, lai atjaunotos. Šeit pārēj uz maksimālo spēku, attīstīt uz to vienu kustību armslingā. Tev nav jābūt pa lielam izturīgam, lai tu vinnētu turnīru. Tev jābūt ātram, eksplosīvam, lai tu vinnētu turnīru. Tātad gribēju teikt paldies Zedžimam, ka šodien nofilmē manu treniņu. Paldies maniem atbalstītājiem, sponsoriem. Paldies Monster Foodam par monstrīgu atbalstu, kā vienmēr. Paldies! I'll